zemnieku saimniecība Jaunievāni. Nodarbojos ar dārzeņu audzēšanu. Kopā apstrādājam 100 hektārus šogad, 60 no tiem ir kartupeļi. Pārējais ir vietas, tur nedaudz 4-5 hektāri sīpoli, 2 hektāri un nedaudz burkāni. Vispārējās platības zaļinam, apstrādājam, bagātinam augus un tā teikt augu seku taisam, lai varam nākamos gados kārtīgi tā teikt strādāt. Valtri mūsu saimniecībā ir no, man liekas, aprīļa sākuma, ja pareizi atceros. No aprīļa sākuma, marta beigām. Nu, sākumā, protams, kamēr bija slapais pavasars, citīgi gaidījām, kad varēsim, tā teikt, likt lietā, un pirmais jau tā apgūšana, zin kā viss. Tomēr savu veidu tehnoloģijas iekāps. Nezinu, vai tā bija sakritība vai liktenis, vai kā to nosaukt, bet taisni šajā pavasarī tā kā domājām, un būtībā mūsu lielākais traktors, kas bija saimniecībā, bija pārāk, tā teikt, ar mazu jaudu, lai varētu šo konkrēto darbu veikt, kas ir kartupeļu stādīšana. Būtībā taisni sakrit, kad uzskatījām sludinājumos, kad bija pieejama šī Q-sērijas valtri. Nu, vizuāli mums viņa ļoti piesaistīja, kas bija iespējams pirmais galvenais faktors un iespējas, kāpēc varbūt mēs viņu paskatījāmies, jo, protams, komplektācija un viss tas, kas bija, nu, tur bija cep un nos tādā ziņā. Nu, un tad kaut kā palēnām un veiksmīgi sadarbību veidojot ar Valteku. Nu, nonācām pie šī skaistā agregāta, kurš tagad veic visas pamatfunkcijas mūsu saimniecībā. Visas zemes apstrādes, visas kartupeļu stādīšanas, kas ir būtībā smagākais darbs no mūsu saimniecības darbiem. Nu, neskaitot kartupeļu novākšanu, jā. Nu, tur cita agregāta, bet, nu, teiksim, tā super un kalpo jau godam. Vasarā galvenie darbi būs viss smidzināšana, kas ir saistīta ar lauku smidzināšanu, ar kultūrām. Tas būs noteikti pamata nodarbi, tā teikt. Nu, un tad attiecīgi, nu, kur ir nepieciešama kaut kāda zemes apstrāde, vēl kaut kas tāds. Tā, bet, nu, pamatā es teiktu, ka smidzināšana tomēr būs tas apjomīgākais darbs. Tad, cik kartupeļus tāpat prasa diezgan, lai viņu piečubina un gan pret slimībām, gan pret kaitēkļiem, gan piedevas un tādas lietas, lai tomēr varētu sasniegt tās optimālās ražas. Redzēs, kā būs šogad. Daudz, kad jau runā, ka atkal būs savs vasara. Pavasars bija diezgan mitrs. Bet, nu, cerēsim, ka nepiepildīsies tā sausuma prognozes. Mums tomēr pagājušais gads bija diezgan parādīja to, kā ir, ka gandrīz 3 mēneši tur pat nebija lietas. Bija diezgan traki, jāsaka. Uz riska daudz, kas bija. Bet kopumā, jā. Kas bija vēlākās šķirnes, ļoti labi sagaidīja lietu un tā teikt izvilku, un arī īstenībā bija ļoti labas ražas vēlīnējiem.